2. augusts pareizticīgo svētā pravieša Elijas dievnama draudzes locekļiem, kas atrodas Maļinovas pagastā, ir īpaša diena. Tieši šajā dienā 1836. gadā tika iesvētīts pareizticīgo dievnams, kas nosaukts par godu svētajam pravietim Elijam. Первому Малиновскому храму, который когда-то здесь стоял. Pirmajam Maļinovas dievnamam, kurš kādreiz šeit sāka pastāvēt, šodien aprit 180 gadi, kā arī 75 gadi kopš pazīstamā Maļinovas priestera Savacija Kludoka miršanas dienas. Šodienu mēs satiekam kopā ar Daugavpils un Rēzeknes bīskapu Aleksandru, kurš atbrauca uz šejieni veikt tik nozīmīgu dievkalpojumu kā liturgija. Tas notiek pirmo reizi 60 gadu laikā. Это важно каждому верующему человеку, когда Tas ir svarīgi ikvienam ticīgajam, ka uz viņa dievnamu atbrauc arhibīskaps, lai atbalstītu draudzi un kopā lūgtos. Kā saka visi svētie, tur, kur ir bīskaps, tur ir arī baznīca. Nedaudz vēstures. Pirms 2. pasaules kara dievnams bija gājis bojā ugunsgrēkā, un līdz 21. gadsimta sākumam jautājums par tā atjaunošanu celts netika. 1991. gadā denacionalizācijas gaitā valsts atgrieza Latvijas pareizticīgajai baznīcai priestera māju, kurā padomju gados darbojās skolas sēdnīca. Ēku draudzes locekļi pārveidoja par dievnamu, izveidoja mazu altāru, bet vēlāk uzcēla piebūvi ar zvanu torni. Bet 2010. gada maijā Svētās Trīsvienības svētkos nodega ciemata administratīvā ēka, kas tika uzcelta vietā, kur kādreiz atradās svētā pravieša Elijas dievnams. Ticīgie to uzskatīja par visaugstākā zīmi un uzņēmās iniciatīvu par pareizticīgo svētā pravieša Elijas dievnama atjaunošanu. Храм, конечно, восстанавливается на пожертвования и Dievnams tiek atjaunots par vienkāršo ticīgo un arī turīgu cilvēku ziedojumiem, kuru diemžēl nav daudz, kas palīdz, bet tomēr. Es ceru, ka dievnams tiks atjaunots 2019. vai 2020. gadā. Сегодня я буду особенно молиться. Šodien es īpaši lūgšos par to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu uzcelts dievnams, un es ceru, ka pēc dažiem gadiem mēs varēsim to iesvētīt ar arhibīskapa lielo svētību un visi kopā veiksim lūgšanu. Bīskaps Aleksandrs sveica Maļinovas ciema iedzīvotājus svētā pravieša Elijas dievnama 180 gadu jubilejā.